Re, kur ir darbs. Beidzot valsts ieņēmuma dienestam nebūs jāgarlaikojas un finanšu policisti varēs darīt kaut ko prātīgu. Staigā pa mājokļiem un kontrolēt, ar ko kopā dzīvo amatpersonas. So good naked like that, babe. Yeah, can I help you? Hannah! Oh, Hannah's here? Tanya told me all about your crazy ass girl. Bye. Please. Hannah! Okay, you need to leave. Oh, my nose job! ¿Qué es lo que, mami? Valdība šonadēļ vienbalsīgi nolēma, ka amatpersonām turpmāk būs deklarācijās jānorāda visi cilvēki, ar kuriem ir kopīga saimniecība. Vīrieši, sievietes un tā tālāk. 2.1. Likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbā. Tas jūs? Labdien, Agata no Resursu centra sievietēm Marta. Šis likumprojekts paredz uzlikt par pienākumu uzsniegt ziņas par personām, ar kurām valsts amatpersonas ir nereģistrētā faktiskā kopdzīvē. Anna just picked me up. We're gonna go see if her boyfriend's cheating on her. Probably is. But... Cheater? And he's not. He's not. Turn around and come back and get me. I'm gonna go into the car and I'm gonna get this mijo who's cheating on my best friend. Come back around with the car! Šāda norma esot vajadzīga, lai labāk varētu amatpersonas kontrolēt, jo redzi, daži labi ņem un dzīvo kopā ar ko grib. Un sadzīvotāju vārdā reģistrē mantu un tā ir gailes pakaļ nevar padziedāt. Vai ministriem ir kādas diskusijas? Nav, tad mēs akceptējam un virzām uz Saeimu. Ir dažādas amatpersonas, dzīvo ar sievām, ar vīriem, dzīvo bez laulības un ir tādas, kas vismaz kādu laiku dzīvoja, tad tur. Būs jādeklarē tās civila attiecības ierēģiem vai valsts amatpersonām vai vienalga kam. Kā jūs vērtējat šādu valdības lēmumu? Tiem, kam kopīga manta, saimniecība. Bija dzirdējis, ka mēs šāds lēmums valdībā plānojam pieņemt, bet tās sajūtas divējādas. Tagad parādnieks ir kārtīgs cilvēks un deklarācijā deklarējis sievu. Arī citiem, viņuprāt, jābūt kārtīgiem. Bet, jā, te jau varbūt arī ārlietu ministrs reģistrēs savas civilās attiecības un citi, kas uzskatīs, ka tas būtu tagad par pienākumu darīt. Lai valsts ieņēmuma dienestam būtu mazāk darba, es Surmas veicu nelielu ieskatu Saeimas un valdības amatpersonu privātajās dzīvēs un secināju, ka Knābam un Vidam ar steigi ir jāapmeklē sekojoši laulībā nesoši kadri, lai pārliecinātos, vai tikai kāds pa kluso nesadzīvo ar kādu kopā. Saskaņa. Valērijas Gešins. Ienākuma deklarācijā pieminējis tikai māti. Andrejs Elksniņš. Tēvu, māti, brāli un viss. Mēs esam atvērti piedāvājumiem. Ivars Zariņš, tēvs un māsa, Mercedes džips. Nikita Nikiforovs, tēvs, māte un Baltijas starptautiskā akadēmija. Laulātā drauga nav arī Aleksandram Jakīmo, Mihēlam Zemļinskim, Vitālijam Orlovam un Igāram Pimenovam. Zēzēs, Zaļais Askolds Kļaviņš, dēls, māsa, dēls, tēvs, nekādas sievas. Motobraucējs un dzēsmēļa kandidāts Arts Rasmans, māsa, meita, māte, meita. Ventspilnieks Jānis Vucāns, meita, brālis. Un arī ministra prezidenta parlamentārajām sekretāram Armandam Krauzam laulātās draudzenes nav. Ejam tālāk. Nacionālā apvienība, Einārs Cilinskis, tēvs un māte. No Saeimas priekšsēdētājs Inārs Mūrniecis kādu laiciņu jau ir šķīries vēsturnieks un deputāts Ritvars Jansons. Pa jaunu apprecējies nav. Nav arī Mūrnieci. Ejam tālāk. Vienotība. Par Sorosīti dēvētais Andrejs Judins. Deklarācijā tikai brālis un māte. Rīgas mēra kandidāts Vilnis Ķirsis, mātes, brālis un tēvs. Arī Laimdots Strājuma un Viktors Valains bez laulātajiem draugiem. No sirds Latvijai. Ingūnai Sudrabai ir partija no sirds Latvijai. Jūrmalniekam Romānam Mežetskim, māte un viss. Nu, kas tam mums te paliek? Sartus nosijā suņu būda bez sievas. Labi. Jūs esat pārliecināts, ka jūs esat Antas Pulkovs? Jā. Jā? Nav nekāds dubultais aģents tur? Kā tur ir Igaunija kaut kāds? Sakas vienkārši es nestotu?
kad jūs esat, kurš jūs esat? Principā es jums izskaidrošu, tas jums īsti arī nav jāsaprot, jo igauns var palūgt Annas Pūpolu no ko noskaidrot. Aha, labi. Nu, viss. Kopīgā bilance 29 deputāti no 100 nesastāv laulībā un iespējams ar kādu vienkārši sadzīvo. Jāpārbauda tāpat kā šie 2 MK locekļi, Edgars Rinkēvičs ar māti deklarācijā un Anna Čakša ar māsu, dēlu, māti un tēvu.